Nerimst radikāli noskaņotu grupējumu vardarbību. Šoreiz pamatīgi cietis luksus autosalons, bet Rīgas Pētergailis kļuvis oranžs, smaržo pēc apelsīniem un gaida zeltu no Krievijas. Šodien Latvijā nodibināta 43. partija. Jaunlatvija, tā sauc Nacionālajā teātrī dibināto politisko spēku, kas, kā apgalvo paši, apvienos sociāli aktīvus cilvēkus, kas vēlas iesaistīties politiskajos procesos. Partijas dibināšanas kongresā klāt bija arī mans kolēģis Dainis Miķelsons. Politiskās partijas Jaunatvijas dibināšanu nobalsojas 221 delegāts. Jaunatvijas vadītājs Didzis Šmits, tāpat kā pārējie partijas biedri, nav sabiedrībā pazīstami, bet, kā uzsver paši, ir jauni ekonomisti, juristi un politologi. Lielākā daļa no Jaunatvijas programmas mērķiem gan ir formulēti vispārīgi un deklaratīvi. Arī galvenā prioritāte – sabiedrības vienošana, lai pārvarētu krīzi. Mēs jau šodien apvienojam visu iespējamo tautību cilvēkus, visu iespējamo ticību cilvēkus. Mēs nešķirojam nevienu pēc kārtulām, kurās mēs šķirot cilvēkus. Partijas pagaidām lielākais trumpis ir tās atbalstītājs, bijušais prezidents Guntis Ulmanis. Viņš, raksturojot pašreizējo situāciju valstī, citēja bijušā Igaunijas prezidenta Lenarta Merī teikto par kritiskiem brīžiem 90. gadu sākumā. Viņš teica tā: Mīļie draugi, patiešām ir lieli sūdi. Bet tas ir labs mēslojums mūsu nākotnē. Jaunlatvijai, kurā pats gan nestāsies, Ulmanis ticot un saskatot tajā politiķu jauno paudzi. Jums ir milzīga priekšrocība. Mēs, kas 90. gados sākām, mēs nācām no citas vides. Jūs esiet brīvās, neatkarīgās Latvijas produkts. Tomēr tikai laiks rādīs, vai Jaunatvija nekļūs par vienu no daudzajām nenozīmīgajām sīkpartijām. To akcentēja arī Jaunatvijas dibināšanas kongresa pagodinājušais akadēmiķis Jānis Stradiņš. Es gribētu tomēr, lai sabiedrība nepieviltos savās cerībās un lai nebūtu jādungo Friča Bārdas eleģiskais pantiņš, daudz tumeņu solīņi, maz tomēr devi, vai nav vienalga man, raidaidā. Lūk, tas, lai nav vienalga man, tas ir tas, kas mūsu sabiedrībā ir jāpārvar, jo ļoti daudz ir to vienaldzīgo. Ambīciju trūkumu partijai Jaunatvija pārmest gan nevarot. Tā ir liela uzdrīkstēšanās uznākt uz šīs skatuves, kur ir tapusi Latvijas valsts, kādreiz tā proklamēt, un kur spēlē žurku Kornēlija. Turklāt uznāk tieši šajā laikā, varētu pat sacīt teātra dienā, un skaļi deklarēt, ir tāda partija. Labi. Liela uzdrīkstēšanās esot arī sevi nosaukt par jauno Latviju. Kā atgādināja akadēmiķis, ar šo vārdu sevi apzīmēja Krišānis Valdemārs, Juris Alnāns, Krišānis Barons un citi jaunatvieši. Savukārt starp šīs dienas Jaunatvijas dibinātājiem ir ekonomists Vjačeslavs Dombrovskis, Juris Zandis Klebajs, Latvijas pārstāve Eiropas kopienu tiesā Kristīna Drēviņa, bijušās ārlietu ministres Sandras Kalnietes biroja vadītāja Daci Dzedone, bijušais laikraksta Diena attīstības un stratēģiskās plānošanas direktors Aleksandrs Tralmaks un bijušā ārlietu ministra Jāņa Jurkāna sieva un uzņēmēja Ilze Jurkāne. Dainis Miķelsons, Rojs Brants, LNT. Savukārt Rīgas Latviešu biedrības namā šodien notika partiju apvienības Libertas Latvija kongress. Tās valdes priekšsēdētājs Eiroparlamenta deputāts Guntars Krasts kritizēja varas partijas, kuru neprofesionālo lēmumu dēļ Latvija tik sāpīgi izjūtot krīzes sekas. Lai gan Krasts aptuveni pirms gada izstājās no apvienības Tēvzemei un brīvībai LNNK, kas pēdējos gadus vienmēr bijusi varas partija, šodien Libertas Latvija kongresā viņš akcentēja varas partiju kļūdas, kas pieļautas pēdējos gados. Šajā tā saucamajā straujajā izaugsmes laikā valdība palaid garām iespēju pilnveidot Latvijas tautssaimniecības struktūru, palaid garām iespēju ieviest eiro, izveidot budžeta uzkrājumus. Īsi sakot, netika palaist garām neviena iespēja palaist garām iespējas. Un galvenais, Latvijas politiskā elite palaid garām iespēju uzturēt un bagātināties no demokrātiska dialoga ar sabiedrību.
Sagatavotajā partiju apvienības priekšvēlēšanu programmā Eiropas parlamenta vēlēšanām tiek solīta Eiropas tirgus tālāka liberalizācija un birokrātisko šķēršļu likvidēšana uzņēmēju darbībai. Partiju apvienība sola neļaut latviešu valodas vērtības pazemināšanu, sola sargāt kristīgās vērtības un tradicionālo ģimeni kā piemērotāko formu bērnu audzināšanai. Libertas Latvija Eiropas parlamenta vēlēšanu saraksta galvgalī izvirzīts krasts. Šo apvienību izveidojušas partija Mūsu zeme, Sociālā taisnīguma partija un Pensionāru un senioru partija. Un šodien notika arī trešais politiskais pasākums partija Jaunie demokrāti, ko pirms dažiem gadiem dibināja